Jā, pūpolsvētdienas notikums. Tur ir pūlis, cilvēki, tur ir, protams, opozīcija, ir farizēji, raksturmācītāji, kuri saka, šo nē, to vajag nost, jo tāpēc, ka viņš mums ņem varu no rokām ārā, cilvēki viņam uzgavilē, mums nē, tātad vajag nost ar to projām. Un ir mācekļi, kuri kaut kā var teikt, interesanti, lasot šo Lūkas evaņģēlija stāstu, ko mēs šodien lasījām, ka mācekļi sāka slavēt viņu par visiem brīnumu darbiem, ko viņi bija pieredzējuši. Bet viņi taču visu laiku bija pieredzējuši. Interesanti, ka viņi tieši tajā dienā sāka slavēt par visiem brīnumu darbiem, kurus pieredzējuši. Jo mēs zinām šo mācekļu brīžam arī neticību, kad viņi visu to pieredzējuši, jā, bet nu kā būs, vai mēs tiksim galā, vai mums pietiks. Un atkal Jēzus apliecina, ka viņš ir Dievs, viņš ir tas, kurš bija cilvēks, bet vienlaicīgi arī viņš bija Dievs, tas, kurš ir radījis šo pasauli. Un cik interesanti, kad starp visiem šiem cilvēku kategorijām, starp cilvēku pūļiem, starp farizēju un raksturmācītāju, starp mācekļu pūļiem, starp bērniem, kuri, kā vienmēr, ja ir svētki, tad viņiem jau arī tie ir svētki, viņi var priecāties un saukt, ir Jēzus, kurš atšķirīgi no šī pūļa. Mēs lasījām šodien Lūkas evaņģēlija 19. nodaļas 41. pantā. Pienācis tuvu, viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu. Iedomājieties sevi, tad, ja jūs Jelgavā tagad iejāt uz balta zirga, teiksim, ja iebraukt ar limuzīnu, vaļējo limuzīnu, un pūļi apkārt jums gavilē, un jūs varat pamāt, kā savulaik, kad Amerikas prezidenti ievēlējies, atceros, ka pasaules bagātākais vīrs tur roku teica no sirds mīlestību, jo mēs te beidzot esam. Un visā tajā, tas, kuru slavē, kuru gavilē, viņš raud. Viņš nav pacelāts, viņš nav tāds, kurš viņš, beidzot, jūs mani novērtējāt, tagad ir viss šī vara. Viņš raud, viņš skatās uz šo pilsētu un raud. Viņš saka, kaut tu zinātu, kas tev pie tavu mieru vajadzīgs. Cilvēki sauc šo vārdu Ozanna, un mēs viņu arī kādreiz kā slavas vārdu lietojam Ozanna, ka tas ir slava Dievam, bet tulkojumā tas faktiski nozīmē glāb mūs, palīdz mums. Un jā, protams, tad, kad tu zini, ka ir ķēniņš, kad ir vadonis, kad ir tāds, kuram ir spēks un vara, viņš var glābt, viņš var palīdzēt. Un pie tā tu var nākt un sacīt Ozanna. Jā, nāc, glāb, palīdz, jo tu esi kungs, tev pieder vara. Glābšana un vajadzība pēc glābšanas nekad pasaulē nav apstājusies. Kopš tiem laikiem, kad jau pirmie divi brāļi, Kains un Ābels, kad Kains nogalināja Ābeli, jau tad bija vajadzīga palīdzība. Ābelam, vecākiem, arī Kainam. Palīdzība ir vajadzīga visos laikos, kopš šīs pasaules radīšanas. Un šis glāb mūs, ja palīdz mums. Es domāju, tik bieži arī mūsu dzīvēs skan, kad mēs apzināmies un redzam, nav cita veida, nav cita varianta. Dievs palīdz, vienīgi tu vari palīdzēt. Vajadzība pēc glābšanas tajā laikā Izraēla tautai bija no romiešu varas, no tiem apstākļiem, kuros viņi bija, no tiem, kas viņus apspieda, kas bija viņiem atņēmuši viņu tiesības pārvaldīt savu valsti, tiesības pārvaldīt savu galvaspilsētu, kur bija, var teikt, okupācijas vara. Izraēla bija okupēta. Un viņi gaida šo ķēniņu, šo atsobinātāju, kurš izglābs no šiem okupantiem. Un tagad viņi redz, ka Jēzus ir tas, kurš ienāk šai pilsētā, viņam pūļu uzgavilē, tu būsi tās, beidzot ir šis brīdis klāt, glāb mūs. Tagad nāc, tu būsi ķēniņš, mēs tevi iecelsim, un visus tos okupantus, tos romiešus izdīsim ārā no šejienes. Un tad beidzot atkal Izraēlam būs zelta laikmets, kad Izraēls varēs valdīt, un tās pārējās tautas Izraēlam kalpos. Jo mums taču Dievs ir apsolījis, ka mēs esam izredzētā tauta. Tāds bija viņa skatījums tajā laikā. Vajadzība pēc glābšanas. Bet cik interesanti, ka Jēzus šo glābšanu vienmēr ir redzējis citādā skatījumā, citādā veidā. Jo tad, kad viņš saka slimajam, viņš saka, tavu grēku tev piedot, tad cilvēks saka, kā? Kāpēc tu viņu nedziedini? Kāpēc tu saki grēki piedot? Ja es saku, tas ir tas, kas viņam vairāk ir vajadzīgs. Vairāk ir vajadzīgs ne tas fiziskais,
bet tas garīgais, lai tavs sirds, lai tavu dvēseli būtu dziedināta, un tad tas miesīgais dziedinājums pievienosies tam. Dieva vārds saka, pārējās lietas jums tiks piemestas, ja jūs dzīsieties pēc debesu valstības, ja jūs dzīsieties pēc galvenā, pēc centrālā, pēc svarīgākā. Un Jēzus šajā visā redz, ka viņi ilgojās pēc glābšanas, bet viņi neilgojās pēc tā, lai viņu sirdis patiesi atvērtos uzticībā, slavā un pielūgsmē Dievam. Ne tāpēc, ka viņus tūlītās izglābs no romiešu varas, bet tāpēc, ka Dievs ir radītājs. Tāpēc, ka Dievs viņus ir radījis un tāpēc, ka viņš ir sūtījis savu glābēju Jēzu Kristu šajā pasaulē. Ienākot šeit, lai ar viņa asinīm tiktu samaksāts par visas cilvēces grēkiem. Jēzus raud par to, ka ļaudis meklē šo vajadzību pēc glābšanas no šīs pasaules nelaimēm, jeb grūtumiem, bet nemeklē glābšanu, kas viņus atraisītu garīgi un dvēseliski, lai viņi varētu tuvoties Dievam. Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, kur Jēzus saka, 15. nodaļas 8. pantā, viņš saka, šī tauta godā mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Kā mūsu dzīvē kādreiz nav, vai nav tā, kad arī mēs ar savām lūpām mēs sakam, Dievs palīdz, bet mana sirds jau nav tāpēc, lai es tuvotos Dievam, bet tāpēc, lai es tik galā šo te problēmu. Jo tas ir tas centrs, tas ir tas grūtums, tas ir tas, no kā es gribu vaļā tikt. Tas ir tas, uz ko es aicinu Jēzu nāc palīgā. Palīdz man tik galā šo. Ne tāpēc, ka es tevi mīlu, ne tāpēc, ka tu esi Dievs, ka tu esi šīs pasaules radītājs, ne tāpēc, ka tu esi pie krusta koka samaksājis, lai es varētu tikt pieskaitīts kā daļa no izredzētās tautas. Ne tāpēc, bet tāpēc, ka man ir elektrības reķins, ar kuras netiek galā. Varētu teikt tā skumji. Un Jēzus raudāja, jo viņš redzēja šo. Viņš redzēja šo situāciju. Viņš saka, šī tauta man godā tikai ar savām lūpām, bet sirds ir tālu no manis. Un tad vai ir kāds brīnums, kad Dievs saka, ja tauta no manis novēršās, tad es aizklāšu savu vaigu, lai es nebūtu redzams. Lai mani nevar just. Lai nebūtu sajūtams mans spēks un mana darbība. Dievs aizklāja savu vaigu no savas tautas lūkšanām. Vai Dievs pārstāja mīlēt savu tautu? Nē. Mīlestība novēršās, jūtot to, ka pretī nav mīlestība, bet viņa nepārstāja mīlēt. Mīlestība upurējās. Un šis pūpolsvētdienas notikums mums tikai apliecina to, ka Dievs savā žēlastībā sūtīja savu dēlu, kurš ienāca šai pasaulē, Jēzu Kristu, lai viņš samaksātu ciešanās upura nāvē, kā jērs, kuru nokauj upurim. Mīlestība novēršās, bet upurējās. Jo mīlestība jau nebeidzās. Viņa sirdī mīlestība turpinās pret tevi, pret mani, pret katru cilvēku šajā pasaulē. Arī pret to, kur mēs kādreiz sakam, viņš jau cilvēcīgi izskat, varbūt ir zaudējis. Tur vairs nekā nav. Tur ir, kā mēs sakam, pēdējais šajā pasaulē, kāda sabiedrības padibeni. Arī viņu Jēzus mīl. Arī viņa dēļ viņš gāja šo ciešanu ceļu, lai pie krusta koka ļautu izliet savas asinis. Jo grēku var nomazgāt tikai ar asinīm. Nav cita veida. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām vārdus, kur Jēzus saka, kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Tā kā tēvs mani ir mīlējis, Jēzus saka, kad es biju pie viņa godībā, un kad es atkal eju tur, bet viņš mani sūtīja savā mīlestībā šajā pasaulē izglābt no grēka varas, no nepatiesības, no ļaunuma, cilvēci. Un atkal es nonāku šajā godībā. Tā es jūs esmu mīlējis. Tāda pati saskaņa kā svētam trīsvienīgam Dievam savā starpā šajā trīsvienībā. Tāda pati saskaņa Dievs saka, man ir ar jums, ar tiem ļaudīm, kas pievēršas man,
kas savu sirds atver man, kas savu prātu atver man, kas saka, jā, Jēzu, nāc manā sirdī. Es gribu, lai tu nāc tuvu man, un es nākšu tuvu tev. Ko mums šodien atklāja, vai par ko stāsta šis Pūpolsvētdienas stāsts? Mēs dzirdējām dzeju. Jā, kad sākās klusā nedēļa, ciešana laiks. Vai nav līdzīgi arī bieži ticīgo, jeb kristiešu dzīvē? Ka daudz kristieši tā priecīgi iesāk savu ticības ceļu. Jā, es atdodu Jēzus tev savu dzīvi, viss es nožēloju grēkus, nāc, esi mans dzīves kungs. Viss man sirds ir svētlaimīga, es esmu priecīgs, es sāku priecīgi ticības ceļu. Un jau turpat pēc dažām dienām tas pats cilvēks upurē savu pestītāju, savu ieradumu, savu interešu, dzīves rūpju vai sabiedrības uzmanības dēļ. Vai nav tā? Kā ir manā dzīvē? Kā ir tavā dzīvē? Vai nav tā, ka jā, mēs piedzīvojam Kristu, bet kas tālāk notiek? Vai nav līdzīgi, kā šī tauta, kur viņš iejāja Jeruzalemē, kur viņam gavilēja un sauc Hozianna slavu visaugstākajam, un turpatās pēc dažām dienām sit viņu krustā, šito mums nevajag, nē, to slepkavu, to mums dodiet, šito nē, nostar viņu. Un viņa asins, lai vēl nāk par mums un mūsu bērniem, viņi par to gatavi uzņemties. Vai nav reizēm mūsu dzīvē tieši šis pats Pūpolsvētdienas stāsts? Jēzu, es nācu pie tevis, viss es biju tik līksms, bet tagad, nē, Jēzu, tu man traucē, jo man taču te ir visādas dzīves lietas, ar kurām man ir jātiek galā, un viss tā ticības lieta un tā baznīca, un to nevajag. Tas man kavē. Tas man neļauj dzīvot. Kā ir? Kā ir ar mums? Vai mūsu dzīvē nav šis Pūpolsvētdienas stāsts? Jēzus saka, kā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Palieciet. Un īsta kristietība, jeb īsta Kristus atziņa, saka, palieciet. Mēs lasām 1. Jāņa vēstulē, 2. nodaļas 28. pantā, kur apostols Jānis saka, un tagad, bērniņi, palieciet viņā, lai kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Palikt Kristū. Un vai tas nav vislielākais izaicinājums šajā pasaulē? Pieņemt Kristu ir ok. Atzīties kādos grēkos, aiziet reizēm tur reizi mēnesī vai nedēļā nožēlot, izsūdzēt priesterim, ir kārtībā viss. Bet palikt Kristu, dzīvot ikdienas Kristu, dzīvot sākot jau no rīta, kad es pamostos, līdz brīdim, kad es apguļos, palikt Kristu. Domāt, kā viņš lūkojās. Vai tas, ko es daru, ir saskaņā ar viņa mācību, ar viņa gribu, vai tas ir saskaņā ar to, kā Dievs radot šo pasauli ir iecerējis, lai šī pasauli darbotos pēc tiem likumiem. Palikt Kristu, tas ir, es tiešām gribu sacīt, vislielākais izaicinājums šajā pasaulē. Vislielākais izaicinājums. Palikt viņā arī tad, kad man ir bēdas, kad man ir grūtības. Cik bieži mēs dzirdam cilvēkus, jā, Dievs man nepalīdzēja, tur nav ko ar to Dievu. Palikt viņā arī tad, kad man ir patiešām grūti, kad es nezinu, kā tikt galā. Un joprojām palikt Dievs, es palieku uzticīgs tev. Kā Ījabs teica, tad, kad viņš bija visu apstākļu spiests un nomocīts, viņš teica, bet es zinu, ka pēcgalā tu celsies pāri pīšļiem. Palikt viņā arī trūkumā, arī šauros apstākļos, arī tad, kad pietrūkst reizēm varbūt tās svarīgākās ikdienas nepieciešamības, kad nevar kaut ko samaksāt, kad nevar kaut ko iegādāties, kad varbūt reizēm pietrūkst arī kaut kam dienišķam iztikas produktam, lai varētu viņu galdā likt. Nevar atļauties. Vai arī tad mēs paliekam Kristu? Jēzu, ja tas ir tavs prāts, tad vadi mani un parādi kā tālāk. Jo es uzticos tev un zinu, ka tu man izvadīsi arī caur šiem apstākļiem. Dieva vārds saka, es neesmu redzējis nevienu, kas uzticās Kristum, ka viņš stāvētu ar izstieptu roku un prasītu pēc maizes. To, kas patiešām uzticās Kristum. To, kuram Kristus ir tikai vārdos, lūpās, bet ne sirdī, tas var nonākt šajā situācijā.
Palikt Kristū arī trūkumā, palikt Kristū arī slimībās, ciešanās. Arī tad, kad man ir kaut kas, ar ko es nevaru un ko ārste nevar pastāstīt un ar ko es galā netieku un nevar saprast, kā darīt, ir problēma. Dievs, es nāku pie tevis un es dzirdu, ka tur ir kāds apustulis, es skrienu uz turienu, varbūt man dziedinās un nedziedināju, ko nu man darīt, es esmu vīlies. Vai arī tad mēs paliekam Kristu? Jā, mēs varam pievilties apustuļos, cilvēkos, mācītājos, mēs varam pievilties baznīcās, vēl kaut kur. Bet vai mēs paliekam Kristu? Tas ir tas svarīgais jautājums. Vai mēs nenododam Kristu kā Pēters savulaik, kurš teica, Jēzu, ar tevi, viss, dzīvībā vai nāvē, pat ja visi aiziet, es taču tas palikšu, un mēs zinām to rezultātu. Palikt viņā arī negodā un izsmieklā, palikt Kristū. Vai mēs savā dzīvē domājam, cenšamies pēc tā, lai mēs vienmēr paliktu Kristū? Jēzu, es gribu tevī palikt, vienalga, vai man ir bēdas, vai slimības, vai trūkums, vai negods, vai vienalga, kas nāk šajā pasaulē. Vienalga es palieku tevi un tur man ir glābšana. Tas ir manas dzīves pamats. Redziet, Jēzus saka un dod kādu apsolījumu. Mēs lasām Jāņa evaņģēlī 15. nodaļas 7. pantā. Viņš saka, ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Es zinu, ka daudz ir šo pantu, jeb šos vārdus mēģinājuši eksploatēt. Tu vari lūgt, ko gribi, tas tev notiks. Dievs dod man jaunu mobilo telefonu tagad. Man vajag jaunu iPhone un viss. Tu taču saki savā vārdā, tu lūdz, ko gribi, un tev tas notiks. Bet viņš saka, ja jūs paliekat manī. Un vai tad mana šīs pasaules labākas dzīves vajadzība ir tā, kur es palieku Kristū? Vai tas nav tas, par ko Jēzus raudāja? Viņiem vajag iPhones, bet viņiem nevajag mani. Par to viņš raudāja. Tad, ja jūs paliekat Kristū, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varat lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Tad, ja es saku, Jēzu, es gribu vairāk tikt piepildīts ar tavu mīlestību, lai es varētu mīlēt cilvēkus, kas ir ap mani. Viņš saka, tas tev notiks, es to došu. Ja es varu sacīt, Dievs, es gribu kaut es varētu svētu dzīvi dzīvot, to, kad es negrēkoju, viņš tev palīdzēs. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos, jūs varat lūgt, ko gribat. Bet tad, ja mēs paliekam viņā. Kāpēc? Kāpēc viņš to apsola? Turpat tālāk 8. pantā viņš saka, jo ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Ar to mēs pagodinam Dievu. Ne ar savu jauno automašīnu, ne ar savu labiekārtoto vannas istabu izremontēto, ne ar vēl kaut ko, kas mums varētu šajā pasaulē būt tāds, kur mēs varam teikt, tagad gan es esmu tā kā godā celts. Bet Dievs, ar ko tiek celts godā manā dzīvē. Un reizēm vai nav tā, ka Dievs tiek celts godā ar to, kad es varu sakrāt kvēlojošus oglus uz savu ienaidnieku galvas? Ko tas nozīmē? To, kad viņš man dara pāri, bet es viņam parādu mīlestības darbu. Ar to mans tēvs tiek celts godā. Ja es saku, mīliet savus ienaidniekus. Kā mīlēt? Ieraug ienaidnieks skrien klāt, es tev tagad mīlu. Nē, bet viņš saka, tad, ja tu redzi, kad viņa vecā derībā teikts, ja viņa ēzelis pakritis, piecel, pabaro viņu. Ja tu redzi, kad viņš kaut ko ir pazaudējis, pacel un atdod viņam. Parāda savus mīlestības darbus viņam. Un ka viņš ir tavs ienaidnieks. Ja es saku, palieciet manā mīlestībā, un viņa mīlestība ir par visiem. Ar to Dievs tiek godā celts. Ar to Dievs tiek pagodināts. Jēzus, tad, kad pilsētu ieraudzīja, raudāja par viņu. Jo viņš saprata, ka viņi negrib Dievu pagodināt. Viņi grib, lai Dievs viņus pagodina. Lai Dievs nāk tagad ieceļ te kādu valdnieku, kurš izdzen romiešu, un tad viņi būs zirgāti. Tad viņi varēs valdīt par visiem pārējiem. Viņi gribēja, lai Dievs viņus pagodina. Bet Dievvvārds mūs aicina, lai mēs pagodinam Dievu.
Un tās ir pilnīgi divas dažādas lietas. Jēzus pilsētā ieraudzījis, raudāja par viņu. Kādas ir manas šīs pūpolsvētdienas priecīgās sajūtas, mans prieks, manas gaveles? Vai tas ir tas, kas ilgs tikai kādu brīdi kopā ar tām pūļa ovācijām, un tad pēc tam kopā ar pūļa ovācijām nostar viņu? Vai arī tas prieks tomēr ir manas dzīves pamatakmens, kad es varu sacīt, Jēzu, tu esi mans kungs, tu esi kopā ar mani, es esmu tavs, mana sirds tev pieder. Un lai kas arī nebūtu šajā pasaulē, es gribu staigāt ar tevi, es gribu tev uzticēties, paļauties, un tu esi tas, kurām es zinu, ka var uzticēties, jo tu ar savu dzīvību esi apliecinājis, ka tu mani mīli, atdodot savu dzīvību par mani. Vai šis prieks ir tavas dzīves pamatakmens? Vai tā ir tā stiprā klints, kuru nespēja sagraut nekādas vētras, plūdes, zemestrīces? Uz ko ir balstīts mūsu dzīves prieks? Dieva vārdā apostols Pāvils atkal un atkal aicina, viņš saka, priecājieties, mums vēlreiz teikšu priecājieties. Viņš nesaka priecājieties par to, ka jūs vinnējat loterijā, nevis priecājieties par to, ka jūs saņēmat algas pielikumu vai lielāku pensiju. Viņš saka, priecājieties, tāpēc, kad Kristus ir dzimis, Kristus ir dzīvojis un jūs esat Kristu. Tāpēc jūs varat priecāties. Un to jums neviens nevar atņemt. Jebkuru algas pielikumu te var atņemt. Bet Kristu nevar atņemt. Pat tad, ja tevi fiziski sasaista. Vai tavs sirds priecājās par savu pestītāju? Mēs zinām šo Pētera prieku. Kungs jau visi tevi atstātu. Un tad mēs zinām šo sarunu. Vēlāk, pēc Jēzus augšām celšanās. Viņš uzdod jautājumu Pēterim. Viņš saka, Sīmoni, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Pēters saka, tiešām, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Un tad Jēzus jautā otrais viņam tā pašu jautājumu. Un tad Pēters jau tā piezemētāk, bet es taču mīlu tevi. Un tad Jēzus trešo reizi jautā, vai tu mani mīli? Un tad Pēters saka, jā, tu zini visas lietas. Tu zini to, ka es gribu, bet nevienmēr spēju. Un vai nav tā arī tavā un manā dzīvē? Ka es gribētu mīlēt, bet nevienmēr spēju, ka kādreiz tie apstākļi, notikumi un viss tas, kas ir ap mani, kādreiz spiež uz mani. Un spiež stiprāk nekā mana vēlēšanās sacīt, Jēzu, es tevi mīlu. Vai nav reizēm tā? Tad, kad Dievs nāk, tad, kad Dievs piepilda sirdi, tad, kad mēs savu sirdi atdodam Dievam, tad mēs varam saņemt šo Dievu uzdevumu, ko viņš saka Pēterim. Trešajā reizē, kad Pēters ir atzinis, es gribētu, bet nespēju, tad viņš saka, labi, gani manas abas, tagad tu esi tam gatavs. Jo pirms tam, kad tu teici, es savā spēkā, kaut arī visi, viņš teica, tu nevari, tu vēl neesi tam gatavs. Tu nevari. Bet tagad, kad tu saproti, ka ne tu pats, bet es varu tavā dzīvē darīt. Tad viņš saka, tagad gani manas abas, tagad tu esi gatavs. Tagad tu vari šo lietu darīt. Mēs lasām apstuļu darbos notikumu, kur mācekļi nonāk Sinedrija priekšā, un tad viņam tiek aizliegts sludināt par Jēzu, un viņu spēr, sitienus saņem. Un tad interesants par šiem sitieniem, tur ir teksts, kurš saka, ko darīja mācekļi? Aizgāja tur, lamādamies, jūs nelieši, kā jūs mūs sitāt, mēs taču par Jēzu. Mēs lasām, tad viņi līksmi aizgāja no Sinedrija, ka bija atzīti par cienīgiem viņa vārda dēļ ciest negodu. Līksmi par to, ka viņi bija cienīgi, ciest negodu. Vai tas var radīt prieku? Ja es ciešu negodu? Lūk, tas ir tas prieks, ko Dieva vārds mums atklāja. Cauri negodam, cauri pazemojumam, tu vari līksmoties, ja tu esi Kristu. Ja tu mīli Jēzu un ja viņš ir tavā sirdī, tavu prieku neviens nevar atņemt. Ne tie, kuri tev per, ne tie, kuri tev pazemo. Citā vietā Pāvils saka, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību.
Šī laika ciešanas ir tās, uz kurām mēs tik bieži koncentrējam savu uzmanību. Tās ir tās, kur mēs domājam, tas ir tas svarīgākais manā dzīvē. Bet tās ir nenozīmīgi salīdzinot ar nākamo godību, ko Kristus mums katram ir paredzējis un sagatavojis. Ja mēs uz to lūkojamies un par to domājam, tad mēs varam būt līksmi visos apstākļos. Jo turpat Pāvils saka, jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojās mūsu iepriec. Mūsu iepriec caur viņu. Vai tas nozīmē, ka mums vajadzētu sev kaut kā tīšām mēģināt, lai mums būtu kādas ciešanas? Es zinu to, kad ir ļaudis, un droši vien mēs arī esam lasījuši un dzirdējuši, kuri sagādā, it sevišķi šajā klusās nedēļas ciešanu laikā, sagādā sev fiziskas mokas, griež sevi, pāridara, sit ar pletnēm, pat ir tādi, kur skatāmies krustā ļauj sev piesist. Sagādā sev kādas fiziskas ciešanas, vai tas ir tas, uz ko mūs aicina Dieva vārds? Dieva vārds mums saka, pārbaudi, kurā ticības pozīcijā tu atrodies. Vai tajā, kur tu skaties uz miesu, uz to, kas ir fiziski, un tajā ieliec visu savu ticību, ja tu skaties garīgi uz Jēzu Kristu, jo Dievs ir gars. Vai tu skaties uz viņu savā sirdī, savā dvēselē, savā ticībā? Ja tu skaties savā miesā, un cik daudzas mūsu kristīgās konfesijas mēs varam redzēt, kur meklē miesīgu pieskārienu, miesīgu sajūtamību, miesīgu izpausmi. Bet Dievs saka, kur ir tava sirds? Ja tava sirds ir tikai pie tavas miesas, tad tu esi tas, par kuru Jēzus raudāja toreiz pirms 2000 gadiem un par kuru viņš raud arī šodien. Pārbaudi, kurā pozīcijā tu esi. Vai tu esi ar pūli, kurš domāja par savu fizisko glābšanu, vai farizējiem, kur domāja par savu apdraudējumu savai varai, vai ar mācekļiem, kuri beidzot ieraudzīja visu to, ko Jēzus fiziski bija darījis, vai tu esi ar Kristu, kurš raud par visu šo un saka, tās lietas nav tās, kas ir svarīgākās dzīvē. Tā ir tā daļa, ko Dievs saka, dzenieties pēc Dieva valstības, un tad šīs lietas tiks jums piemestas. Viņas vienkārši jums piemetīs, tāpēc, ka tu dzenies pēc Dieva valstības. Ar ko kopā mēs raudam? Vai ar pūli, ar farizējiem, ar mācekļiem, vai mēs raudam ar Kristu? Par to, ka mana sirds Jēzu nav, pilnībā tev nepiedara. Varbūt par to ir jāraud šodien. Jēzus saka, jo tu vēl nezini, kas tev pie miera ir vajadzīgs. Tev vēl šķiet, ka tev pret tavu mieru ir vajadzīgs šī pasaule, lai tev būtu labi iekārtots namiņš pie dīķīša, lai tev tur būtu iekops dārziņš, lai tev būtu laba automašīna un labs mobilais telefons un mīļa sieva un suns vēl varbūt blakām. Vai par to tu raudi? Vai tu raudi par to, lai tu varētu tuvoties Kristum, sajust viņu mīlestību un nest viņu mīlestību pasaulē? Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, tad jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Un tad mēs varēsim sacīt, tad mēs kopā ar apostolu Pāvilu varēsim teikt, kur viņš saka, man ir labs prāts. Kur viņam ir labs prāts? Tad, kad viņam ir daudz naudas saziedojuši no draudzēm. Viņš saka, man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs, Kristus dēļ. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Jo tāpēc, ka caur viņu var darboties Kristus. Tad, kad tu un es, kad mēs esam nespēcīgi, tad Dievs var darboties. Kamēr mēs paši esam vareni, stipri un spēcīgi, Dievs saka, labi, mīļais bērns, parādi savu spēku. Vai tā arī bieži vecākiem nav? Kad bērns jūtās tik varens un tik spēcīgs, labi, ar tādu smaidu, centies, parādi, kas tad tur sanāks. Tieši tāpat arī Dievs, jo viņš mūs mīl. Ja mēs paliksim Kristu, un ja viņa vārdi paliks mūsos, tad mēs varēsim vienmēr būt tie, par kuriem Pāvils saka, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās un neatlaidīgi.
un neatlaidīgi savās lūkšanās, jo mēs tuvosimies viņam. Mēs vienmēr gribēsim kopā būt ar viņu, mēs vienmēr lūksim viņu un sarunāsimies. Ja jūs paliekat manī un man vārdi jūsos, tad mums nevajadzēs zīmes vai brīnumus, lai ticētu, bet mēs varēsim pat visgrūtākajos savus dzīves brīžos, es gribu teikt tā droši un pārliecināti, ar visaptverošu mieru, dzīvot ar īstu prieku sirdī, tādu, kas pārspēj jebkuru šīs pasaules cilvēku saprašanu. Jo cilvēki to nesapratīs. Kā tu vari tādos apstākļos palikt ar mieru un prieku sirdī? Nu, pasties, kas notiekās ap tevi. Jo viņi nepazīst to mieru un prieku, ko Kristus dod tiem, kas uz viņu paļaujās. Ja mēs paliksim ar viņu sirdī, tad mūsu sirds visā patiesībā varēs svinēt šo pūpolu svētdienu, un tad sirds visdziļākā patiesībā varēs saukt slavēts, kas nāk mūsu ķēniņš, tā kunga vārdā. Debesīs nu ir miers, un slava ir augstībā. Āmen.